Neviens nevar sist tā kā Ernijs Šeivers. Viņš nebija pasaules čempions, nebija neuzvarēts un nedominēja nevienā ērā. Bet, kad Ernijs Šeivers strāpīja, ķermeņi nekrita parasti. Viņu pat vainoja Muhamedā Alī smadzeņu bojājumu izraisīšanā. No, the strongest man. Kurš ir visspēcīgākais vīrietis? Ernijs Šeivers. Tiešām? Pat savainojot pašu Rokiju Balboa, viņš man iesit un atstāja apdullušu. Viņš bija visspēcīgākais sitējs vēsturē, ar kuru neviens nevēlējās cīnīties. Ernijs Šeivers netika veidots elitārās sporta zālēs. Viņš uzauga skarbā vidē, kur fiziskais spēks bija ikdienas sastāvdaļa. Kad viņš sāka nodarboties ar boksu, ļoti ātri kļuva skaidrs viens. Viņa sitieni bija citādi. Viņam nevajadzēja daudz sitienu, nevajadzēja garas kombinācijas. Viens viņa sitiens bija pietiekams, lai mainītu cīņas gaitu. Viņa nokauti nebija iespaidīgi, bet satraucoši. Līdz 1976. gadam Ernijs Šeivers vairs nebija iesācējs. Viņš šo gadu uzsāka ar 51 uzvaru, 5 zaudējumiem un 1 neizšķirtu. Viņš nebija pasaules čempions vai boksa seja, bet smagsvaros viņš jau bija pazīstams ar vienu lietu. Viņš sita ļoti spēcīgi. Cīņa pret Henriju Klārku nebija debija, bet revanšs. Šeivers jau vienu reizi viņu bija uzvarējis pēc punktiem, bet tajā naktī, 1976. gadā, viņu vairs neinteresēja krāt punktus. Kad atskanēja zvans, Šeivers uzbruka ar visu spēku, nemērot, nepētot un nevilcinoties. But not all that stiff in the punching power. He's on your left, and on the right is Henry Clark at about 2. Well, without question, and I do know one thing about Shavers, it's a front that way, behind. Did he ever lay that? Ooh. We're gonna have to see what happens tonight. Clark looks like he's handling pretty well. Takes that right hand high, but that... Viņš visu raundu spieda Klārku, stūma viņu atpakaļ, piespieda pie trosēm un lielāko daļu raunda noturēja viņu iesprostot stūrī. From San Francisco, California. Ernie Shavers, by the way, is from Warren. Down with a light jab. He hasn't thrown much. Then mostly on the defense in this round, but he tires. Because you can see his upper body. He's built extremely strong. And on the far side now. Tas nebija smalks boks, tā bija tīra spēka virzīšanās uz priekšu. Otrajā raundā nekas nemainījās. Šeivers atkal izgāja agresīvi, atkal stūma Klārku uz stūri un iesprostoja viņu. Guarantee you that. Knockout Shavers. Round 2. Now let's the strongly. And the big right hand is that one right there. Is that Ernie Shaver trademark? Combination by Shaver is still not. Henry in a little bit of trouble. Looks like most of them are not landing, but a few are. You can see the hurt by a hit on the back of the head with that shot. Take a look, Shavers. We'll see if he's a finisher or not. Henry is back in his own corner, and it has been. Sitieni bija tik smagi, ka tiesnesim nebija izvēles. Viņš iejaucās un apturēja cīņu. Nebija iespaidīga nokauta vai teatrālas krišanas, bet vēstījums bija skaidrs. Šeivers vairs necīnījās par uzvaru punktos, bet lai pabeigtu cīņu. Kopš tā laika viņa vārds izskanēja citādi. Ne kā čempions vai stilists, bet kā puisis, kur negribētu savu virsū stūrī. Šī cīņa viņu nepadarīja par leģendu, taču no šī brīža viņa sitiena spēku sāk uztvert nopietni. Turpmāk viņš nokautēja nākamos 2 pretiniekus. Now 1977. gadā Ernijs Šeivers ieguva iespēju, kas nosaka karjeru. Viņam bija jācīnās pret to, kurš tajā laikā, un pat mūsdienās daudziem, tiek uzskatīts par visu laiku labāko bokseri – Muhameds Alī. Tas vairs nebija jaunais Alī,
Tas nebija neuzvaramais Ali no 60. Viņš joprojām bija čempions, boksā lielākais vārds, izdzīvojis neiespējams karus. Sent him back against the ropes. Ali in total. The first knockdown of the fight. He took the mandatory 8. Pirms cīņas reti kurš Erniju Šeivers uzskatīja par īstu draudu. Viņiem nebija ne tehnikas, ne stila. Daudzi viņu uzskatīja tikai par sitēju. Taču jau no pirmajiem raundiem cīņa neizvērtās tā, kā bija gaidīts. Right hand, but it was Muhammad Ali in round 1. He's not done much dancing. Man out there try to knock him out. Ali's throwing a big flurry here, but none of the punches are going through. Kamēr Ali centās kontrolēt tempu, Šeivers izdarīja precīzākus un spēcīgākus sitienus. Ne daudzuma, bet gan spēka ziņā. The master. Oh, good right hand by Shaver. Ali is hanging on. That might have hurt more than he can follow up immediately. Ali is hurt. The champion is hurt. Second round. That was the grazing being the old man before the fight tonight. I think it's because Those are all in the gloves, closing rounds, but 4 or 5 times if Ali, after being stunned, might try to box him, make him go far. Daudziem novērotājiem šķita, ka Šeivers sit stiprāk un saņem mazāk triecienu. Ikreiz, kad viņš atrada spraugu, viņa sitieni satricināja Ali satraucošā veidā. see here in this round, Ernie is definitely in very good shape. Viņu nenogāza, bet lika viņu cienīt. That was more of a Power punch is up the middle. Good right hand. Raundiem ritot, sākās diskusijas. Daži uzskatīja, ka Ali boksē labāk, citi, ka Šeivers nodara vairāk īsta kaitējuma. even off the glove of Ali for that right hand. The champion seems to be much more in command that Ali has taken this. Right hand countering back. And he lowered it, and it was right on the butt. Cīņa kļuva pretrunīgāka, kad Ernijs Šeivers nogāza Ali, bet tiesnesis to uzskatīja par paklupšanu un neieskaitīja. A big knockout or not finish. Oh, there it is! Ali is down for the 5th time I think he's in his career. Nogurums parādījās tikai pēdējos raundos. Šeivers, kurš lielāko daļu cīņas bija izdarījis smagus sitienus, sāk acīm redzami nogurt. Un tad Ali izdarīja to, ko prata vislabāk. Viņš pātrināja tempu, biežāk trāpīja sitienus un izmantoja pretinieka nogurumu. He's definitely hurt. 3 minutes. Good right hand by Good right hand. Pēdējos brīžos Ali bija acīm redzami pārāks. Final flurry by Ali. 20 seconds. Ali has Shaver's hurt. Ali uzvarēja pēc tiesneša lēmuma. Rezultāts kļuva par vēsturi, bet diskusija ar to nebeidzās, jo neskatoties uz punktiem, daudz bija vienisprāts par vienu. Šeivers bija tas, kurš izdarīja vissmagākos sitienus tajā vakarā. Un laikam ejot, kad Muhameda Ali neiroloģiskā pasliktināšanās kļuva acīm redzams, uz šo cīņu sāk skatīties citādi. Ernijs Šeivers pat apsūdzēja, ka viņš daļai izraisīs Muhameda Ali smadzeņu bojājumus. Ne kā medicīnisku spriedumu vai vienīgo iemeslu, bet kā neērtu boksa patiesību. Ja bija sitieni, kas atstāja dziļas pēdas, tad Šeiversa sitieni bija viena no smagākajiem. Kurš ir visspēcīgākais vīrietis? Ernijs Šeivers. Tiešām? Bez šaubām. Nezinu, kāpēc es viņu izvēlējos tajā savas karjeras posmā. Viņš ir labs. Viņš atņēma man enerģiju un sita stipri. Ali viss bija labi, līdz viņš cīnījās ar Erniju Šeiversu. And countering back. And he lowered it, and it was right on the butt. Es vainoju Erniju Šeiversu, lai gan zinu, ka nevajadzētu. Ja viņš nebūtu tā sitis, viss būtu kārtībā. Viņš nebūtu palicis tik sasists. Vai tu domā, ka Ali Parkinsona slimība ir tās sekas? Jā, es tā domāju. Tas nebija satraucošākais.
Muhameds Ali nebija vienīgais čempions, kurš sajūta ko citādi pēc Ernie Shavers sitiena. Un tā mēs nonācām līdz viņa cīņai ar pašu Larryu Holmesu. Ja bija kāds, kura viedoklis smagsvaros bija svarīgs, tad tas bija Larrys Holmes. Viņš nebija trausls boksers, viņš nebija gadījuma čempions. Viņš bija viens no vispilnīgākajiem smagsvariem savā paudzē, ar leģendāru džebu un pārbaudītu izturību. Tries to fight back, but his body is just falling into the corner directly above us. There he goes. Kad Larrys Holmes pirmo reizi sastapās ar Ernie Shaversu, viņš labi apzinājās, ar ko riskē. Viņš negaidīja izcilu tehnisko cīņu, bet pastāvīgas briesmas, un tieši to viņš arī saņēma. Shavers necīnījās pārliecinoši, bet katru viņa trāpījumu Holmes sajuta. Except for Shavers hurting Holmes twice. Okay, Kenny Norton with us. Thrown with his ability to use the left, almost at will. Nebija knockdownu vai haotisku brīžu, taču cīņa nebija ērta. Ring. He had seriously trying to mount a charge in this one. Holmes bija spiests boksēties ar ārkārtīgu piesardzību, nepārtraukt izmantot džebu, turēt distanci un nepieļaut nevienu nopietnu kļūdu. Ernie missing, but his knew how to fight his way out of it. Ernie did get a right in that time. He was told by his... Don't wait, Big Jack. Come on, Dan. Still appears fresh. Coming to now. That was Ernie with that. Larrys Holmes uzvarēja pēc tiesneša lēmuma. Skaidra, bet smagi nopelnīta uzvara. Viņš saprata, šim vīram nav jāuzvar raundi, lai mainītu cīņas gaitu. Shaversam nevajadzēja dominēt, pietika ar vienu mirkli. Kens Nortons nebija parasts smagsvars. Viņš nokautēja Joe Frazeru, salauza Muhamed Ali žokli un bija viens no izturīgākajiem savā paudzē. Viņš vienīgais spēja izturēt bīstamus sitējus. Bench taller. Perhaps that shot. Down at the bell. Kad Nortons 1979. gadā cīnījās ar Ernie Shaversu, neviens negaidīja ātru iznākumu. Ideja bija skaidra. Divi spēcīgi vīri, smaga cīņa, bet tajā naktī viss izgāja no kontroles. You are familiar with Kenny's style. Immediately, Kenny's backed against the ropes and Shavers tries to take off on. That's his strategy. Shaversam nevajadzēja laika, jo vienā no pirmajām apmaiņām viņš trāpīja precīzi. Oh, Norton's in trouble. Shavers scored heavily with a left. Norton's head went back. Whatever his strategy, he's paying a price for it. In this, there's Norton down. Nortona ķermenis reaģēja ātrāk par prātu. Viņš nokrita dīvaini, mēģināja piecelties, bet ķermenis un kājas neklausīja. Tiesnesis apturēja cīņu, nokauts pirmajā raundā. Šis sitiens izbeidza veselu posmu. Pēc tās nakts Kens Nortons vairs nebija tas pats boksers. Viņš vēl cīnījās, bet bija zaudējis pārliecību, izturību un uzticību sev. Ja Shavers spēja to izdarīt ar Kenu Nortonu, bailes bija pamatotas. Un tomēr pat šis brutālais nokauts viņam nenodrošināja pasaules čempionu titulu. Taču tas paveic ko vēl svarīgāku. Apstiprināja, ka viņa sitiens nav mīts. Gadu vēlāk viņš atkal tikās ar Larryu Holmesu, un Holmes zināja, ka nedrīkst atslābināties ne uz sekundi. Jo no sākuma Shavers bija apņēmīgāks un gribēja savainot, nevis pārsteigt. In his corner, of course, Frank Luca. So Frank Luca claims, doubling, tripling on it. And then back with another. Between the... Ikreiz, kad viņš atrada spraugu, viņš izdarīja mērķiecīgus sitienus.
Holmes turpināja labi boksēties, taču risks vienmēr bija klātesošs. Tas bija pastāvīgi jūtams. Un tad tas notika. Vienā no šīm apmaiņām Šeivers trāpīja tīru sitienu. Viens sitiens, un Holmes nokrita. Tā nebija paslīdēšana vai pārspīlējums, bet īsts kritiens Šeivers spēka dēļ. Dažu sekundžu laikā viss bija saspringts. Čempions uz grīdas. Izaicinātājs sajūt iespēju. Holmes piecēlās, joprojām apjucis un ievainojams. Šeivers centās pabeigt cīņu, meklējot izšķirošu sitienu. Šeit izpaudās spēka un kontrolas atšķirība. Holmes izturēja, kustējās, satvēra, izdzīvoja. Raundiem ritot, temps mainījās. Šeivers bija iztērējis daudz enerģijas, mēģinot pabeigt cīņu. Holmes pamazām atguva kontroli, atgriezās pie džeba, atgriezās pie kustībām, atgriezās pie gudras cīņas. Draudi joprojām bija klāt, taču tie vairs nebija pastāvīgi. Tomēr, kad Holmes sajūta asinis un domāja, ka viņam viss ir izdevies, viņš kļuva neuzmanīgs, un Šeivers neizlaida šo iespēju. Holmes atkal izdzīvoja. Larijs Holmes atguva kontroli un turpināja spiest uz Šeiversu, kuram bija Ahilleja papēdes. Viņa izturība. 18 seconds to go. They two are prepared to cut or win this fight. That's it. It's stopped by Dave Kerr. It's an 11th round. Larijs Holmes ne tikai izcīnīja uzvaru ar tehnisko nokautu. Viņš bija izdzīvojis vienu no bīstamākajiem brīžiem savā karjerā. Pēc divām cīņām ar viņu Larijs Holmes bija kategorisks. Viņš nerunāja kā līdzjutējs, viņš runāja kā čempions, atzīstot, ka Šeivers bija boksers, kurš viņam bija iesits vissmagāk. Ernijs Šeivers ir tas, kurš man iesita vissmagāk. Viņš man iesita un teica, ar labu nakti. Holmes bija cīnījies ar visiem, un tomēr viņš nešaubījās. Pats atklājošākais nebija knockdowns, bet gan pastāvīgā cieņa. Holmes nekad nenoniecināja Šeiversu, nekad neizturējās pret viņu kā pret parastu pretendentu, un vienmēr runāja par viņu kā par īstu draudu. Par pēc divām uzvarām pār viņu. Un kad čempions, kurš viņu uzvarēja divreiz, saka, ka neviens nav sitis spēcīgāk, diskusija beidzas. Un to neteica tikai Muhameds Ali un Holmes. Labākie sitēji būtu George Formans un Ernijs Šeivers. Ernijs Šeivers. Ernijs Šeivers. Viņš ir vienā līmenī ar Tysonu. Viņu cienīja un abrīnoja arī pasaules čempioni un vēsturiskas personības, piemēram, George Formans, pat ja nekad necīnījās ar viņu. Neviens nevar sist tā kā Ernijs Šeivers. Viņam bija smagsvara spēcīgs sitiens, un ja viņš tevi trāpīja, tu paliki ļoti apjuts. Šeivers bija labākais sitiena izpildē. Pēc otrās cīņas ar Lariju Holmesu, Ernijs Šeivers atgriezās ringā ar viņam ierasto steigu. Šeivers jau sākumā riskēja pilnībā. Viņš nemērīja, nevilcinājās, smagi daudzīja Bernardu Mercado, piespieda pie virvēm un bombardēja ar sitieniem. Šī uzbrukuma laikā Šeivers trāpīja tīru sitienu. Mercado nokrita. Šķita, ka ir beigas, aina, ko Šeivers bieži atkārtoja, bet viņš sajūta asinis.
Viņš nevis taupīja spēkus, bet darbojās ar pilnu jaudu. Viņš bez apstājas izmisīgi meklēja nokautu, sitot ar tīru spēku un pilnībā iztukšojoties. Mercado izturēja un noturējās grūtākajā brīdī, un kad Shaversam trūka elpas, cīņa mainījās. Nogurums parādījās, sitieni vājinājās, kājas neklausīja, un atkal karjerā fiziskā sagatavotība viņu pievīla. Shavers zaudēja ar tehnisko nokautu. Šī cīņa visu parādīja. Sitiens, kas varēja izslēgt jebkuru, un robeža, kas viņu vienmēr panāca, ja nepaspēja laikus. 80. gadu sākumā, filmējot Rockies 3, Silvestrs Stallone gribēja maksimālu reālismu. Viņš negribēja tikai horeogrāfiju, bet arī īstus sitienus, tāpēc trenējās ar profesionāliem bokseriem. Viens no tiem bija Ernijs Shavers, ne aktieris, ne dublieris, bet vīrs, no kura čempioni vairījās. Sparings sākās kā kontrolēts treniņš, bet ilgi īsu brīdi. Shavers nemācēja sist viegli. Viņa sitieni nebija kā filmās. Tie bija īsti, smagi un pārāk spēcīgi. Stallone saņēma triecienus, kas nebija domāti kamerai. Treniņš kļuva bīstams, sesija tika pārtraukta. Stallone beidza ar traumām, kuras nevarēja ignorēt, ja viņš gribēja turpināt filmēšanu. Es domāju, ka būtu interesanti iesaistīt īstus bokserus un atvest viņus uz filmu, jo man vajadzēja jaunu pretinieku. Un pirmais bija Ernijs Shavers. Viņiem bija 59 cīņas un 56 nokauti. Nu mēs kāpām ringā, un kad sāku domāt, kā esmu labā formā, viņš man iesit un atstāja mani apdūlušu. Viņš man izraisīja sasitumu. Aizmugurē bija kaut kas uzrakstīts, un tur bija rakstīts: izglāb manu puisi. Izglāb manu puisi. Viņš ir profesionālis, viņš ir lielisks, viņš sita ļoti stipri. Tāpēc es meklēju kādu vienkāršāku. Šāda veida sparings vairs neatkārtojās. Tāds bija visa Shavers karjeras modelis. Konteksts un situācija nebija svarīgi. Kad viņš trāpīja, tas bija par daudz. Un tāds bija arī viņa nākamo pretinieku liktenis. This could hurt Sims. There he goes. There he goes. There he goes. Sims is right. Sims down on the Sims is down. Good uppercut. Body shot. I think this shot is going to be stopped. Oh, hold it, hold it. That's enough. The fight is over. Shavers is the winner by a knockout after almost being out. Being historically, Larry. Left-handed, a right-hand stump button. Shavers took a left. Ernijs Shavers nekad nekļuva par pasaules čempionu, bet viņš izmainīja kaut ko vēl svarīgāku. Viņš lika čempioniem baidīties no sitiena apmaiņas. Muhameds Ali to izjuta. Lerijs Holmes to teica bez šaubām. Kens Nortons nokrita. Kad Shavers trāpīja, tas nebija tehnisks boks, bet reāls kaitējums. Viņam nekad nebija pietiekams kontrols, lai dominētu laikmetu, bet viņam bija kaut kas tāds, kas nebija nevienam citam. Sitiens, kas vienā sekundē varēja mainīt visu.